Tavs Auto TV atbalsta elektroauto uzlādes tīklus Eleport, Goodyear un ProBro Express automazgātavas. Tikai 96 sekundes un jūsu auto ir tīrs. Tā stāsta, ka viens un tas pats auto dažādās vidēs, dažādās valstīs un pat dažādos gada laikos izskatās un, kas galvenais, arī brauc citādāk. Jau no Kodiaq esam jau iepazinuši, vizinoties ar to pa Barcelonas apkaimes, gludajām šosejām un kalnu serpentīniem. Bet kārta pienākusi šo Škodas bestselleru izmēģināt pašu mājās. Tad arī turpmākajās minūtēs mēģināsim uzzināt, vai Lācim iet pie sirds grants ceļi, meži un asfalts, kurš neskaitāmo ielāpu dēļ jau sen pārvērties par savdabīgu auto piekares izmēģinājumu poligonu. Un šajā ceļā dosimies kopā ar vīru, kurš vairāk nekā 20 gadus darbojas jaunajā Rīgas teātrī. Bet vēl daudz ilgāk mēs viņu pazīstam kā izcilu aktieri gan uz dažādu teātru skatuvēm, gan uz kinoekrāniem. Tas ir Gundars Āboliņš, augstākās raudzes aktieru mākslas meistars, kurā atveidotie tēli un citāti folklorizējušies jau kopš limuzīna laikiem. Bet Gundars paspēja nevien filmēties jaunās filmās, kā Pansija pilī vai Padomju džinsi, un spēlēt jaunās izrādēs, bet arī iepazīstināt ar jaunu grāmatu tekstiem Latvijas Radio 1 vilnī un pats pa laikam kādu grāmatu vai lugu arī iztulkot. Pirmā reize man šķiet bija, ka es braucu ar mašīnu, tā bija Volga. Taksometrs bija Vīs Bēnertes filma Aizmirstās lietas, man šķiet, un es tur spēlēju taksometru šoferu, un tad es ar to salātu zaļo Volgu, man tur bija druski jāpabraukā. Limuzīnā Ņaņnaks krāsātajā baltajā Žigulī es neesmu pie stūras sēdējis. Es esmu tikai aizmugurē tur vienā epizodē vai divās, kā nu tur bija. Sēdējis aizmugurē, bet es pie stūras tajā mašīnā nedrīkstēju to laiku, tikai drīkstēju filmēšanā aktieri, tas ir Bumpis, un pēc tam direktora vietnieks tikai to mašīnu drīkstēja braukt pret parakstu, tur bija ārkārtīgi stingri, jo dzīvē tai mašīnai bija tikpat liela vērtība kā filmā. Automobīlies droši vien pavadu tikpat daudz laika kā gultā, varbūt drusku mazāk. Es nedzīvoju Rīgā, man uz Rīgu uz darbu ir jābrauc, un tāpat pēc darba mājās. Tāpat arī viss, teiksim, koncerti vai filmēšana vai vēl. Es lietoju automobīli. Tāpēc es iegriežu diezgan lielu vērību, jā. Jau iepriekš esam jums stāstījuši 8 gadu laikā, kad tika ražota iepriekšējā Kodiaq paudze. Tas pamanījās iekarot daudzu pircēju sirdis. Ilgu laiku tas ir bijis 5. visvairāk pārdotais modelis Latvijas jauno auto tirgū, un šogad līdz šim ir pat 2. pozīcijā. Un ticiet man, ja jums patika iepriekšējā Kodiaq paudze, šis auto jūs neatstās vienaldzīgu. Kā jau mūsdienās ierasts, jaunais kļuvis lielāks un robustāks. Gan pēc radiatoru restes, gan pēc kopējā tēla. Tas ir garāks par 6 centimetriem, ko jūtīsiet arī auto salonā, ar jaudīgiem LED matrix lukturiem un plašu dzinēju klāstu. Es teicu jau, ka ir ļoti, nejūtu to nemētā. Tu jūti, ka ir gramba, ka ir smilts, ka ir kaut kāds pumpa vai cins, un viņš pāriet pāri, līdz ar to, man liekas, tā piekara ir tāda, ka viņi kompensē to. Es atceros, kādreiz braucis ar gāzi 69, kā ir pumpa, tad tu pret biestā met tev augšā kozļiks. Ko lai saka, Kodiaq arī Latvijā neliek mums vilties. Ne viegls bezceļš, ne meža stigas, ne mūsu mājās tik bieži sastopamie grants ceļi, īpaši nebojātā oma. Arī ātrums slēdzas plūdeni, starp citu, visi Kodiaq motori tiek pāroti tikai ar DSG automātiskajām ātrumkārbām. Pārsvarā 7 pakāpju, plug-in hibrīdam tā ir 6 pakāpju kārba, bet jaudīgākais dīzelis un benzīnieks pieejami arī ar pilnpiedziņu. Tieši tāds ir arī mūsu testa auto. Saprīkots ar 2 litru TDI dīzeļzinēju, kas attīsta 193 zirgspēku jaudu, un pateicoties tā ekonomiskumam ar vienu uzpildi, ar to var veikt vairāk nekā 1000 kilometrus garu ceļu. To vajadzētu katram. Kad attaisa durvis, malai tāda gumijas uzlika, lai mūžī tās durvis stāvvietās sitās. Tādas bija man arī Žigulim pirms 30 gadiem, bet tās bija uzliktas tika un viss. Šeit tu taisi ciet, viņi pazūd. Taisi vaļā parādās. Tad ir tā kā Rolls-Royceam vai, nezinu, kādam Bentleyam ir durvīs ir lietas sargs. Miskastīt, beidzot ir miskastīt, un abās durvīs ir tieši tā par rokai. Tu noliec, tev nav kaut kur jāmeklē. Parasti jau tu saldiem papīrus visu met pāri, ja? Vai uz priekšā uz grīdas, un aizbraukt tad savāks, ja? Es nezinu, kādēļ, bet Eiropas autoražotāji patiešām māk radīt patiešām skaistus un
galvenais ergonomisks auto salons. Šai auto atrast pareizu sēdpozīciju būs nu viegli, arī īpaši īsiem vai sevišķi gariem pilotiem. Sēdekļa regulēšanas diapazons ir gana plašs, arī stūre regulējas augstumā un dziļumā, vajadzīgajā diapazonā. To laikam sauc par ergonomiju, bet kad tev viss ir tā, kur tu iedomājies, tur tas arī ir. Pogi, tev nav nekur jāstiepjās. Es atceros, ka es braucu, man bija Volga savulaik. Ilgus gadus man bija 24, 10 baltu Volga, Jāņnakts krāsā. Nu, tur gan tie pedāļi bija tā, ka tur bija ar kājām jāstrādā un ātrumu jāpārslēdz tā riktīgi. Tur bija kustība, tad dabūja vingrot. Jā, un viedie slēdži. Nu, pat par tiem jums jau stāstījām, izmēģinot jauno Superbu. Tomēr tik smuki, ka ik pa brīdiem par tiem noteikti vēl atgādināsim. Te ir apvienota mehāniska vadība un 32 mm krāsu displejs ar pielāgojumu funkciju indikatoru. Taču jaunās tehnoloģijas piedalās arī citur. Kodiaq integrējas ChatGPT, mākslīgā intelekta terzēšanas robotu, savā balss asistentā piedāvā paplašinātās realitātes displeju, kā arī lādēšanas kabatiņas priekšā uzreiz 2 telefoniem. Daudzām, teiksim, tām korejiešu mašīnām ir šausmīgi dinamisks tas dizains, baigi kruts, tā kā kādreiz bija tie muzikālie centri arī, tur tādi visādi, tur pīkstulīši, skaļrunīši, lampiņas skrien, jēgas maz, bet viss, kas tur ir tāds agresīvs. Šis ir mierīgs. Pie šādas mašīnas jāpierod, tu visu laiku skaties tādā planšetē. Tur ir baigi interesanti, tur visādi lietas rāda, to iebrauc stabā. Tur jāpiešaujas. Es nebraucu sēnēs, bet kādreiz, redzīt, sniegi. Sniegi, dubļi. Ņemot vērā to realitāti, kāda mums pilsētā ir, tur jau šis varētu būt labs variants. Kad viņš ir, laikam, tas klieriens viņam ir augstāks. Tas būtu ļoti liels arguments par labu šādai mašīnai. Par tehniku runājot. Kā jau teicām, Kodiaq joprojām piedāvā plašu dzinēju paleti. Mazākajiem no tiem ir 150 zirgspēku, top versijām 204 zirgspēki. Aprīkojuma sarakstā atradīsiet gan benzīniekus, gan dīzeļus. Savukārt mēs īpaši vēlētos izcelt plug-in jeb spraudņa hibrīda versiju, kur apvienots 1,5 litru 150 zirgspēku benzīna turbomotors ar elektromotoru. Un šī spēka iekārta 100% elektrorežīmā ļauj veikt vairāk nekā 100 km ar vienu uzlādi, kas savukārt nozīmē, ka ikdienā jums ir visai liela iespēja benzīna motoru nemaz neiedarbināt. Bet dodoties tālākā ceļā, nebūs jāuztraucas par uzlādes iespējām ceļā. Plug-in hibrīda akumulātora ietilpība ir 25,7 kWh, un tas atbalsta ātro uzlādi līdz 50 kW. Šādi auto bateriju no 10 līdz 80% iespējams uzlādēt 25 minūtēs. Es redzu, tas ceļš ir nelīdzens, bet es jūtu, ka es slīdu pa to ceļu līdzeni. Kaut kā tā piekara ir izrēķināta tā, ka nav tā, ka man mētā līdzi. Diezgan daudz vietas ir aizmugurē, tas man patīk, jo tur var ielikt vismaz 180 litrus vīna. Man jau sen drusciņas iekaltēk uz to Kodiaq, es jau skatījos. Tur ir divas tie modeļi. Karoks ir un Kodiaq. Kodiaq ir lielais. No ko bija jauki satikt divus grandus. Paldies Gundaram par kompāniju un arī paldies Kodiaqam, ka tas nelika vilties par saviem dotumiem Latvijas ārēs. Mēs savukārt tiekamies Tavs Auto TV jaunos autostāstos un piedzīvojumos jau drīzumā. Tavs Auto TV atbalsta elektroauto uzlādes tīklus Eleport, Goodyear un ProBro Express automazgātavas. Tikai 96 sekundes un jūsu auto ir tīrs.